Mīļie cilvēki, turpinām būt piesardzīgi ar CSDD krāpšanas schēmu. Es kaut kādam Jaroslavam esmu jau uz Svetbanku pārskaitījis 1000 eiro. Ar manu aprīļa video CSDD dalījās savā Facebook profilā, kas ir noderīgi, tagad vairāk cilvēku to sasniedz. Bet tas turpina atkārtoties un par to jāturpina runāt. Te būs 2 video klipi. Pirmais ir no mūziķa Horenes Talbes. Es saņēmu e-mailu no CSDD par pārkāpumu. Mēģināju caur Smart ID ielogoties, lai paskatītos, kas tas par pārkāpumu. Ielogojos, apstiprinu Smart ID, Domāju, pēkšņi palika tā baigi dīvaini, kaut kā neredzu visu laiku kāds pārkāpums, ko es esmu izdarījis, ātrumu pārsniedzis vai kaut kas tam līdzīgs. Iegāju savā internetbankā, skatos, es kaut kādam Jaroslavam esmu jau uz Svetbanku pārskaitījis 1000 eiro. Otrais video ir no Igora Trošina. Viņš uzreiz sabliktēja krāpnieku un savus datus nevadīja, bet tā vietā uztaisīja detalizētu brīdinājumu. Lai atnāca sots no CSDD, 160 eiro jāsamaksā, tepat rekvizīti sakrīt, visi pareizie. Un liekas, kur ir prikols, jo e-pasts ir nepareizs, ja? Nāk no kaut kādiem ķīniešiem vai indiešiem, gan jau indiešiem vai pakistāņiem, nav svarīgi, no Afrikas. Un vienīgais, kas tie ir, tas ir e-CSDD. Un prikols, ja tu uzspied uz viņa, tad tev atvarās vaļā ķipa CSDD lapa, kurā pat ir brīdinājums, ka darbojās krāpnieki, bet tu uzspied autorizēties, un tu ievadi savus datus, un tad ir... bingo! Jā, tad ir baigi jautri.